Dimta dāmas bija Dace, Ilze, Māra, Daina. Visas ļoti labas draudzenes, mēram vienā vecumā. Un visas ļoti šiverīgas, ļoti darbīgas sievietes. Visas labas saimnieces. Un kad Čikāgā iepriekšējās paudzes latviešu saimnieces sāka atteikt darbus, tad viņas sāka lēnām gatavot latviskos ēdienus, jo, ja bija kāzas vai kaut kādi lielie svētki, tad visi gribēja to latvisko elementu, bet cilvēki vairs neprata taisīt, vai nebija mieru taisīt kvantumā, vai kaut ko tam, un tā viņas lēnām to pārņēma, bet viņas sāka to latvisko, un tad gal galā viņām interesēja pielikt mūsdienīgo klāt. Vienmēr bija zivs latviešiem, garšo zivs vai kūpinātās zivs pirka, pasūtīja. Mans tēvs kūpināja pats zivi dimdāmām un kūpināja tītarkrūti. Un es mēģinu atcerēt, ko vēl viņi neizgudroja kūpināt pašas. Un kā tēvs kūpināja? Viņš vienu vecu grilli Viņš viņu tā kā izzāģēja, tur pārzāģēja, un tad mēs dzīvojām tādos puslaukos, un tad viņš ar ābeļu malku, tad dažas lietas kūpināja dienu, dažas 2 dienas, un tad vienkārši bija jāiet uzmanīgi skatīties, ka tur visu laiku tie dūmi kūpinājās. Uz lieliem svētkiem būtu lasis visu galvu un asti, un to tvaikoja arī tā lēnām, tādā speciālā pannā, lai viņi būtu, viņi bija tik garšīgi. Tad izņēma no tās pannas, aptīrīja, bet vēl asakas atstāja galvu, tad pārlēja tādu baltu mērci, kas man liekas bija pārsvarā majonēzes, skābais krēms, garšauga, un tad viņu graznoja ar ļoti plānām gurķu šķēlēm, kas kā zvīņas tā ļoti uzmanīgi salika, un tad dillītes un citrons. Un neviens nekad negribēja būt pirmais, kas paņēma pirmo gabaliņu, jo tad jau viņi tūlīt vairs nepēc kā neizskatījās. Bet kā man mamma vienmēr mācīja, labi saimnieces skatās, ja vairs neizskatās smuki, tad viņi tā kā veikli ieskriet, apgriezt viņu smuku apkārt, atkal druski izgraznot, satīrīt visu, un tad varēja to otro pusi. Kāzās. Noteikti kāzās. Kad bija lielais, graznais, augstais galds. Varbūt ne katrā reizē, lai gan es domāju, ka diezgan bieži bija. Acīm redzot, tas bija komplicēti, bet ne tik grūti. Un ļoti iecienīts. Latviešiem zivs garšo. Tā kā